Sveicināti Jēzus Kristus vārdā, un esam Dievam pateicīgi par šo mirkli un brīdi, ko viņš mums dāvājis. Jums mīļi sveicieni gan no Skrīveru draudzes, kurā es biju pirmajā svētdienā, gan no Jelgavas draudzes, kur es biju pagājušo svētdienu. Un nākošo svētdienu Viktors sludina, kuru sludina aizmāk. Tad vēl tev ir laiks, jā. Nu labi, gribēju no sludināšanas izbeigt, bet tur pie ziņojumiem vēl runāsim. Bet šodien runāsim un domāsim par mīlestību. Kas tad ir mīlestība, un arī mazliet pieskārsimies Pāvila rakstītiem vārdiem Korintas draudzēm par mīlestību. Bet mēs tā paskatīsimies, ja tā mīlestība ir mūsos, tad daudz lietas mainās. Un vispirms jau mēs paši mainamies, bet vispirms uz ko tā mīlestība. Bet dažas raksturvietas, pie kurām mēs vēlāk pieskārsimies, tad arī ieklausīsimies. Sāksim ar Romiešiem 12. nodaļu no 9. panta. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Romiešiem 8. nodaļa 26. pāns. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.
Un Jēzus vārdu no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas: mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja: tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds, un no visas dvēseles, un no visa savu prātu. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Šīs abos bausļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Galatiešiem apostols Pāvils saka 5. nodaļā, 14. panta, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tādī tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs citu neaprīd. Bet es saku, staigājiet garām, un tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Un pirmā Jāņa vēstule, kā mīlestības vēstule vispār, ļoti daudz runā par mīlestību autors. No tā var pazīt Dieva bērnus un melna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī ne tas, kas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citu mīlēt. Jēkabā 2:8, ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu, tad jūs darāt labi. Tās mēs esam pateicīgi par šo laiku un brīdi, kur tu mums esi dāvājis. Katram, kas esam kristieši, tie, kas esam te sanākuši Golgātas Baptistu draudzē, gan arī tie, kas šodien skatās caur internetu, tās mēs lūdzamies, ka tu bagātīgi uzrunātu mūs, svētītu, vadītu. Un tās, tā mīlestība jau mums pietrūkst. Mīlestība pietrūkst uz saviem tuvākiem, mīlestība mums pietrūkst izšķirt, kas labs, kas ļauns, un reizēm mēs esam pārāk maigi, reizēm mēs esam pārāk bargi. Palīdz mums saglabāt to gudro balansu, kā mīlestībā, arī kādas skarbākas lietas pateikt cilvēkiem, kā mīlestībā uzrunāt tos, kuri ir krituši un ir vāji tapuši, kā mīlestībā tiešām staigāt, lai mēs varētu otru celt ar tām lietām, kuras tu mums esi dāvājis. Tā šodien svētī savu vārdu, svētī savu dziesmām, uzrunā mūs stiprini un tev gods, tev slavu un tev pateicību par visu. Āmen. Tāpat paliekot, tad mēs vēl divas skaistas kopdziesmas nodziedam.
Pielūgsim Dievu. Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kuri ir slimi un neveseli, kuri nevar būt mūsu vidū, bet kuri šobrīd klausās Tavu vārdu caur ekrānu. Tēvs, mēs lūdzamies uzrunā un stiprini viņus. Es ar tiem, kuriem ir vajadzīga kāda gudrība, viņiem pareizās izvēles, aizskari, vadi savā žēlstībā. Un Dievs ikvienu šodien Latvijā, Dievs stiprini, dod gudrību tie, kuri palikuši bez darba. Šīs pandēmijas rezultātā Tēvs arī, ka viņi varētu atrast darbu. Tie, kuri ir baili nomāk un neziņas pilni, Dievs dod viņiem mieru. Un palīdz mums izprast vairāk šo Tavu sacīto tiem, kas Dievu mīl. Kaut cilvēki vairāk šodien Dievu iemīlētu, kaut vairāk spiestos pie viņa, kaut spētu vairāk šīs attiecības veidot ar Tevi. Un palīdz mums Golgātas draudzē būt atvērtiem pret apkārtējiem cilvēkiem, būt vairāk tādiem, kas iet un ar savu piemēru rāda un svētajā garā staigā spēka pilni un gudrības pilni un apliecina Jēzu kā glābēju, neatkarīgi no apstākļiem. Tevs Tev gods, Tev slavu un pateicība. Āmen. Sēdieties! Paldies, Mīļie, nav nekur tik labi kā mājās. Tā es varētu sacīt ar Golgātas draudzi. Esmu pieradis, iemīlējis jūs, varbūt ka jūs mani mazliet. Un Arvīts arī tika aicināts pagājušā svētdienā Jelgavā ar ansamblīti. Alis un Rolands piepalīdzēja viņiem. Un esam pateicīgi par Arvīdu kā universālo karēju. Vienmēr visur un arī kuru instrumentu. Kaut ko jaunu vajadzēs tev parādīt nākotnē. Pārsteidz.
pārsteidz mūs. Domājot par mīlestību, tā tēma ir aktuāla visiem. Vairāk jau tā tēma ir, domājot par to, varbūt cilvēcisko mīlestību, bet ne par to agapes dievišķo mīlestību. Varbūt vairāk runa tur ir par storgiju un filio, bet nav runa par agapes mīlestību. Bet tā kā mēs dzirdējām romiešiem, Pāvils saka, ka 8. nodaļā 26. pants, un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, tad vispirms padomāsim par to, vai mēs Dievu mīlam, ka mēs varam sacīt, jebkurā situācijā, kurā mēs atrodamies, vai mēs Dievu mīlam. Jo tad, kad mēs kādām situācijām izējam cauri un liekas atkal ir citi vainīgi, apstākļi vainīgi, vīrs, sieva, bērni, mums ir kvartāls draudzene, tie cilvēki, kuri neapmierina mūs un reizēm mūsu egoismu, tie ir pie visa vainīgi. Tad dziļākā būtība, ko apostols Pāvils saka, ka mēs pietiekoši nemīlam Dievu, mēs pietiekoši neesam viņu iepazinuši. Ja mēs Dievu iemīlētu, un ja mēs viņu patiesībā mīlētu, tad mēs arvien vairāk spētu saprast, kāpēc kādas lietas ar mums notiek, un reizēm mēs pat nemēģinātu izprast, bet vienkārši pieņemtu situāciju un vēl vairāk caur visām tām grūtībām, kurām ejam cauri, mēs spiestos klāt pie Dieva. Nevis otrādā. Bieži vien caur tiem apstākļiem cilvēki, kuri ir iedomājušies savu projektu, savu plānu un daudz citas lietas, kuras ir nolikusi, tā nepiepildās, tad viņi ir prom no tā kunga. Taisn otrādāk vajadzētu. Vēl vairāk spiesties klāt un meklēt. Nevis tāpēc, lai atkal atbildētu, Dievs atbildētu uz mūsu vajadzībām, uz mūsu lūkšanām, būtu kāda brīnuma un zīmes, bet vienkārši, lai mēs viņu iemīlētu, lai izprastu viņu, lai vēlreiz pateiktos, lai vēlreiz saprastu, ka viņš ir mūsu Tēvs debesīs, pie kura mēs varam nākt jebkurā mirklī un brīdī. Un tad šī praktiskā pusē mēs Dievu mīlam, tad visas lietas var mums nākt par iedrošinājumu. Kuras tad tās visas lietas ir? Tajā mūsu ikdienā, mūsu darbā, mūsu vilšanās, mūsu dzīvē, kas ir kā amerikāņu kalniņi. Un tad šī praktiskā puse jau tālāk Romiešiem 12. nodaļā 9. pantā jūsu mīlestība tad ir kāda, lai ir neliekuļot, nīstiet to, kas ļauns, tās praktiskās lietas par mīlestību, ko apostols Pāvils atgādina. Esiet neliekuļoti attiecībās pret cilvēkiem. Bet te vēlreiz pirmais punkts. Ja mēs mīlam Dievu, ja mēs iemīlam Dievu, tad tas būs redzams mūsu raksturā, mūsu attieksmē, mūsu attiecībās, mūsu lēmumos. Tas būs redzams, vai mēs viņu mīlam. Ja mēs sakam, ka mēs mīlam Dievu, un Jānis, apostols Jānis vēstulēs to ļoti bieži salīdzina, mēs sakam, mēs mīlam Dievu, bet nemīlam savu tuvāko cilvēku, par kādu mīlestību mēs varam runāt. Mēs nemīlam īsti šo mūsu kungu, vai neesam piedzīvojuši to spēku un neesam izpratuši, kas tad ir mīlestība no viņa. Un līdz ar to nespējam dot. Mums ir tikai kāds limits, lai mēs varētu otram kaut ko sniegt. Un patiesībā arī mēs kristīši, nākot pie Dieva, nožēlojot grēkus, mēs savā veidā esam palikuši tādi mazi egoisti. Un to egoismu, to apostols Pāvils arī saka, ka nepārtraukti mums tas vecais cilvēks ir jānoķer un jāapģērb jaunais. Tas ir process, kurā mēs šodien augam vai piedzīvojam, kurā mēs esam tajā procesā. Un, ja mēs stāvam uz vietas, tad būs kā
ar to dīķi, ka tajā tikai vardes kurkstēs un ūdens būs sastāvējis un neviens negribēs pie tā dīķa tuvoties, jo nebūs tā patīkamākā smarža. Mums Ikšķelē arī vakarā tāds skaists laiks, un tu pastaigājies apkārt, un ir viena vietiņa, kur vardes vienmēr kārtīgā korī atgādina par sevi. Dzīvē nav bezcerīga situācija, kāds ir sacījis. Ir tikai cilvēki, kas pazaudējuši cerību ar tām saduroties. Tātad vēlreiz dzīvē nav bezcerīga situācija. Ir tikai cilvēki, kas pazaudējuši cerību ar tām saduroties. Kāpēc mēs pazaudējam cerību? Tāpēc, ka mēs pārstājam mīlēt mūsu kungu. Turpināsim mīlēt mūsu kungu un skatīsimies uz viņu raksturu īpašībām, meklēsim to, kāds viņš ir, kāpēc viņš šo pasauli tā ir radījis. Meklēsim atbildes par Dievu, kāds viņš ir, un tad mēs arvien vairāk un iemīlēsim. Būs šie neskaidrie jautājumi, un viņus reizēm ir jāuzdod Dievam. Tā kā Ievs, kurš gāja cauri grūtībām, ļoti lielām grūtībām, uzdeva tik daudz jautājumus, un vēlāk viņš teica, kungs, piedod. Es nespēju tev neko atbildēt no tā, kā šo pasauli tu esi radījis, un vēl daudzas citas lietas, piedod. Es tev vienkārši nebiju iepazītis. Mīļie, ja Dievs mums saka, ka visas lietas mums nāk par labu, tad reizēm viņš redz mūsu stāvokli, viņš redz mūsu situāciju. Mēs domājam, ka mēs zinām labāk par visiem, mēs zinām, kā mums ir tālāk jādzīvo, kā šīs attiecības ar Dievu jāveido. Pirmā lieta, ka tā ir Dieva žēlastība, tas nav mūsu nopelns, ka mēs vispār Dievu varam iepazīt. Otrais, tā ir atkal milzīga iespēja, privilēģija, ka mēs varam meklēt Dievu, mēs varam būt sadraudzībā kopā viens ar otru. Un trešā lieta, ka to mīlestību, kuru mēs saņemam no tā kunga, mēs varam dot tālāk citiem. Neatkarīgi, ko viņi šie cilvēki reizēm padomā vai saka, bet tā ir tik liela iespēja. Un tad, domājot par šiem vārdiem, ko apostols Pāvils Romiešiem 12. nodaļā saka, ka brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga, tā praktiskā puse arī draudzēs. Bieži vien ir, ka cilvēki mēdz dēļ savas kalpošanas vai dēļ savām īpašībām, tā mēs varētu sacīt, un veidu, kā viņi pieiet kalpošanai, ka reizēm viņi paaugstinās. Reizēm draudzēs arvien vairāk cilvēki pieprasa mīlestību vai pieprasa lielāku cieņu nekā pret citiem. Bet Dievs mums, ja mēs viņu mīlam, dod visu nepieciešamo. Un ja mēs arī kalpojam vai kaut ko darām vai izrādām mīlestību par cilvēkiem, tad tam jānāk no sirds, bez liekulības. Un tad mēs vienkārši gribēsim pārspēt citus savstarpējā cīņā. Un ja mēs kaut ko arī darīsim, mēs to darīsim no sirds. Un tad savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpotam kungam. Kādos senos manuskriptos ir arī citā tulkojumā ir sacīts savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi izmantot jebkuru izdevību. Mums šodien, ja mēs mīlam to kungu un ja visas lietas mums nāk par labu, tad iespējas, izvēles vienmēr būs. Un vienmēr būs tās iespējas, kuras mēs izmantosim, un iespējas, kuras varbūt neizmantosim. Izvēles, kuras mēs izdarīsim pareizes, izvēles, kuras iespējams maksās kādas sekas mūsu dzīvē, ja ne šodien, tad turpmākā laikā. Un tomēr Dievs saka, visas lietas jums nāks par labu ar nosacījumu, ja jūs turpināsiet mani mīlēt.
Tāpēc reizēm mums jānoliek malā tā vainas apziņa, reizēm tā pagātne jānoliek malā un jāsaka, jā, ja es darītu tā, un visu laiku atskatās pagātnē. Mīļie, pietiek atskatīties pagātnē, ja vienīgi, lai jūs izvilktu kādas labās lietas, kuras varētu jūs noderēt, celt ticībā citus, un kādas lietas, kuras jūs iedrošina tā, ka jūs pašus celt ticībā. To tad pagātnē paskatāties un paņemat. Pārējo atliekat malā un pieņemat, ka visas lietas, ja jūs mīlat Dievu, ir nākuši jums par labu, lai jūs vēl vairāk spētu iepazīt Dieva aicinājumu savā dzīvē, lai jūs spētu saprast, kas ir tas, ko Dievs jums vēlās sacīt. Bet nepadodieties, kad Beethovenam tuvojās smaga slimība, kas draudēja palikt pavisam kūdlam, tad viņš esot teicis, es ķeršos dzīvē pie rīktas. Tad, kad mēs mīlam Dievu, tad tas nenozīmē, ka mēs esam vāji. Tas nenozīmē, ka mums nav reizēm jāpasaka kāds bargāks vārds, ka mums ir jāizdara tās pareizās izvēles. Tas nozīmē, ka mums ir jācīnās mīlestību uz to kungu. Tas nozīmē savā veidā attiecības ar viņu. Un tas nozīmē arī vienmēr tāda arī cīņa par to, lai mēs paliktu tajās attiecībās ar to kungu. Kādu mīlestību pret Dievu un apkārtējiem mēs varam šodien parādīt. Ja mēs mīlam to kungu, tad šis viens piemērs, ko Jēzus reiz jautāja mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Viņš atbildēja, tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas sirds, no visas dvēseles un no visa savu prātu. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Šajos abos bauslos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Kristus noteikti zināja, ko dara, apvienojot šos abus bausļus vienā. Spēja mīlēt citus ir pilnībā atkarīga no mūsu spējas mīlēt to kungu. Jo pilnīgāk mēs mīlam Dievu, jo līdzsvarotāk un pilnīgāka būs mūsu mīlestība pret citiem. Un tagad domājot par šo praktisko pusi, kad mums ir jāmīl citu, tas būs tāds vienkārši praktisks un dabisks process. Neatkarīgi no tā, ko tu pagātnē esi piedzīvojis. Neatkarīgi no tā, kāds personības tips tu esi. Reizēm kādam ir daudz vieglāk cilvēkus mīlēt un ar viņiem būt kopā un kaut kādā veidā viņiem palīdzēt. Reizēm daudz vieglāk kādam ir aizmirst pārdarījumus un pat ienaidniekus kaut kā svētīt un turpināt mīlēt Dievu un mīlēt tos ienaidniekus. Un reizēm kādam tas ir neiespējamā misija. Bet vēlreiz, ja mēs mīlam to kungu, tad visas lietas mums nāks par labu. Ja mēs mīlam to kungu, tad mums ir jāļaujās, lai Dievs caur svēto garu mums veido. Un tad tas, kas mums liksies neiespējamā misija, tas Dievam ļoti vienkārši uzdevums tikai, lai mēs būtu viņa tuvumā, lai mēs ļautos svētā gara klātbūtnē, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta. Apostols Pāvils Galatiešiem saka, tev būs savu tuvāku mīlēt kā savu pašu. Un vēlreiz šie atgādinājumi no Jāņa pirmās vēstules mīlēsim citu. Jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzīves. Tad, domājot par to, kā tad mums būtu jāmīl, ja otrs ir tik nekaunīgs, kā mēs reizēm sakam, vai otrs ir tāds un tāds, un viņš to un to nesaprot. Un
Bieži vien mums ir tendence sevi paaugstināt, otru pazemināt. Otrs, mums ir reizēm tendence redzēt tikai to ārējo. Neiekrītam tajās lamatās, kā pat pravietis Samuels, kurš gāja un Dievu uzdevumā jauno ķēniņu pasludināt, jeb iesvētīt. Un tad viņš redzēja vienu brāli, tad viņš redzēja otru brāli, un tikai vēlāk, kad ieradās mazais gaguzēns Dāvids, tad Dievs viņam sacīja, es neskatos tā, kā jūs cilvēki skatāties. Es redzu sirdi. Tāpēc, mīļie, skatīsimies tā, kā Dievs skatās. Un to mēs varēsim un spēsim tikai tad, kad mēs būsim Dievu tuvumā. Tad, kad par mums varēs sacīt, viņš mīl Dievu. Viņš mīlēja Dievu, varbūt pie kapa varēs tā akmeņu uzrakstu uz tā akmeņu uzlikt, ja? Viņš mīlēja Dievu. Tas ir viss, neko vairāk nevajag. Tad šie cilvēki būtu šo mīlestību izjutuši arī, sapratuši un saņēmuši. Un reizēm mēs tad arī kādu smagāku uzdevumu, ka mums būs ar kādu jārunā par kādām nopietnām problēmām, atkarībām vai izvēlēm, tad mēs to darīsim mīlestībā. Un ja mēs to darīsim no Dieva saņēmuši to mīlestību, tad tas vārds, ja viņš būs skarbs, viņš būs mīlestībā, kas būs dziedinošs, kas reizēm būs varbūt ļoti tieši, bet tai pašā laikā mēs neaizskārsim to pašu cilvēku, bet mēs runāsim par būtību, par grēku, par to problēmu. Un to mēs varam izdarīt tikai tad, kad paliekam mīlestībā, kad mēs nekritizējam citus, kad mēs nepaliekam aizvainojumā un nespējam vairāk pieņemt Dieva mīlestību. Tad, kad mēs cilvēciski, un tā ir tā praktiskā puse, vairāk nespējam pieņemt citus, nespējam mīlēt citus, nespējam ar citiem saprasties, tad tā mūsu lepnība, augstprātība un tas ārējais, kas tiek atklāts un parādīts, mēs no jauna, ja mums no jauna būtu jāatgriežas pie Dieva. Mēs nemīlam to kungu. Mīlestība ir lēnprātīga, apostols Pāvils korintiešiem saka, ne? Mīlestība ir laipna. Tā neskauž mīlestība nelielās, tā nav uzskūtība, bet kungs kādās reizēs man saņem to visu, par ko tu šeit runāts. Reizēm tā ir tikai tāda, teiksim, bauslīga vārds, kas nav piepildāms, un nekas tas nav izpildāms, ja? Tā ir lēnprātīga, tā neizturas piedauzīga, tā nemeklē savu labumu, un reizēm mums būtu jāpārlasa un jālūdz Dievam piedošanu, ka mēs esam atkal paaugstinājušies kādās situācijās, kādu nonicinājuši, sevi paaugstinājuši un meklējuši savu labumu uz citu rēķinu. Un te mums būtu jāatvainojās tam kungam un vēlreiz jāpārskata, vai mēs to kungu tā no sirds mīlam. Ja mēs mīlam, tad tas būs dabiski, ka mēs spēsim palīdzēt citiem, kalposim citiem, spēsim piedot saviem ienaidniekiem. Vairāk par to nerunāsim, kāds autors sacīt, ja tu par savu pagātni nemitīgi runā, tad tu to pagātni neesi atstājis. Tā tev nāk līdzi un nekur nav palicis. Lai Dievs mums palīdz, kad mēs spētu mīlestībā izteikt tos pareizos vārdus. Vēl viens autors ir sacījis, ka 3 lietas pazūd uz neatgriešanos. Izšauta bulta, izteikts vārds un garām palaista izdevība. Kaut Dievs mums dotu to gudrību, ja visas lietas Dievu bērniem vai tiem, kas mīl Dievu, nāk par labu. Tad tomēr, ka mēs paliekam ar lūgšanu. Un ar lūgšanu sekojošā veidā, kungs, ka mēs nepalaistu tās izdevības, kuras tu mums dod garām, ka mēs savā pagātnē vai no savas pagātnes taptu dziedināti, lai mēs spētu pieņemt pareizus lēmumus un spētu mīlēt cilvēkus. Un trešais,
ka mums vienmēr paliktu atvērts acis un sirds un ausis, lai mēs varētu sadzirdēt, saredzēt, sajust, ko tu, kungs, šodien gribi teikt, kā vēlies vadīt, un kā arī apkārtēji varētu ieraudzīt, ka mēs to kungu mīlam. Un tas nebūs apslēpts. Kad Mūzes sarunājās ar to kungu un atnāca pie savas tautas, tad visi bļāva, lai viņš apsēc to sevi. Nebija izturams, ja? Un baidījās, ka tad tas sots viņiem nāks. Kaut reizēm cilvēki redzētu, ka mēs mīlam to kungu. Nevis redzētu mūsu atkal ego, mūsu raksturu un to, ka mums kaut kas pienākās, tāpēc, ka mēs mīlam to kungu, ja? Mums kaut kas pienākās. Nekas mums nepienākās. Bet Dieva žēlastībā Dievs mums tik daudz ir dāvājis. Āmen. Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu mīlestību, gādību, rūpi, kuru tu mums atklāji. Un kaut mēs tev varētu vairāk iemīlēt. Un tad tās nesaskaņas, tās problēmas, kuras mums liekas, ka tās ir problēmas, domājot par savstarpējām attiecībām, domājot par mūsu izvēlēm, domājot par tiem cilvēkiem, kas mūs kaitina, un tā nebūs vairs problēma. Palīdz mums vienkārši tevi vairāk iemīlēt. Un tad, kad mēs saprotam, ka kādi mūs kaitina, tad mēs saprotam, ka mums ir problēmas attiecībās ar tevi, Dievs. Tad mēs nākam atpakaļ pie Tevis, ko to mēs gribētu, vēlētos, un Tev gods, slavu un pateicība. Āmen.
ka jūs tradīcijas nelaužat un pašās beigās arī atdzīvoties un mazliet aplaudējat un tā. Paldies arī, reizēm sakat, paldies. Un nākošo sestdienu mīļi gaidīt uz Taubu 9 no rīta. Krāsosim žogu, citu praktiski darbiņi, tam atliks laika, bet primārais žogs būs jānokasa, dzelts birsti un mazliet jānokrāso, vismaz priekšu sāksim un tad, ja būs iespēja, turpināsim. Māslietiņu sakārtosim apkārtējo vidi un, augustā, 30. augustā, kas ir nākošo mēnesi, Viktors sludina vispareizi. Es jau gandrīz augustā ieskrēju un dzīvoju. Ziedojuma kastīte ir baznīca aizmugurē, mīļi gaidīti noziedot, jā, bet katrā ziņā paldies jums par tiem ziedojumiem un tie, kas ir kaut caur internetu, jums ir iespēja Golgātas mājaslapā golgāta.lv ieiet un tur arī paskatīties šos rekvizītus un tad arī noziedot caur internetu. Dievs bagātīgi jūs svētī un tad vēl viena popdziesma un svētīšanās vārdi. Dievs bagātīgi svētī, tiksimies nākošo svētdienu. Tevi arvien vairāk iemīlētu un tad spētu kalpot cilvēkiem, spētu iziet cauri dažādām situācijām, pilnīgi ar citu skatījumu, ar mieru sirdī un ar lielu gudrību arī strādāt un runāt pie sevis un pie cilvēkiem, kurus tu mums dod. Un Dievs, mēs esam pateicīgi, ka bez tavas ziņas nekas nenotiek. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, ja pasargā mūsu sirds un mūsu domas,
Jēzu Kristu. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies.